Nu, ko, draugi, vēl turpinās. Viss vēl mums turpinās. Mareks pa nakti brauc prom. Bija doma rītdien no rīta. Sirmā aiziet parakt. Mēs izdomājām, ka mēs labāk šovakar. Mareks nomaukst līdz lidmašīnai, jā? Gan jau kā. Un mēs laiž uz pludmali. Sirmais arī gribēja, bet Sirmais aizgāja čučēt, iekrīt dziļajā miegā. Es 2 stundu pārstartējās, man ir enerģija. Man jau nekļo nav, negribu jāiet. Tev ir te reku pirmā diena, jā? Tu tā sadali, jā? Nē, es jau teiktu, tagad jau viss kopā ir. Nu, šitas ir vispār bombi. Īstais būtu tad. Nu, gan jau to būs. Nu, šitas auskars arī. Jā, tas ir sudrabišu. Jā. Un šitas aizsudrabs 100 punktu, viņam arī augstais bija. Nu, varētu būt, jā. Iemetē šitai tetai ožamā spirte un... Nu, labi, nav ko. Sirmais guļ tikmēr, mēs ar šito trako roku maucam. Mēs neguļ, raka neguļ, nāko gulēt, pagulēs lidmašīnā. Man ir līdz tas titāna kauss. Es ar titāna kausu do virsu ideāļniks. Viegliš, super. Marekam bija kauss. Es kaustu neņemšu, bet nē. Kaustu neņem, jā? Es neņemšu. To lāpstiņu. Vai lāpstiņu, grāmatlītes. Speciāli pirku, redzes, nopirku grāmatlīti, lāpstiņai. Ņemām 2. Mēs ņem līdzi arī San Miguel. Tas ir baigi labais. Visos krogos viņi dod un enerģijas dzēriens un tam maucam uz jūru. Mēs tikko uznāca te. Ieslēdz detektors, Mareks jau aizgāja. Es te pavicināju, hejā. Bērni roksprādzīt, jā? Šņorīt. Zaķis kābenīt. Jā, redz, smukulīts. Pirmais smukums, seku notrūc skāņi. Cilvēki tusē. Mēs ar Mareku do virsau. Man pirmais 70 signāls, cik tur 72. Un 2 eiriki. Tepat pie laivām. Tikko izslēdz kameru un gribēju iet tālāk. Te bija tas 2 eiro, bet es pavicināju un vēl te kaut kas ir. Man liekas, ka vēl būs. Reku ir. Jūs redz, jā, mēģinās. 20 eiro centi. Tā. Noliekam šitai. Nav vairāk. Redz, kā ir. Vienmēr, ka paņem, te jāpārbauda bedrīt. 1,2. Tā kā vakar nomests. Mareks man sauc, viņš neļauj man rakt. Viņš saka, kaut kas ir. Kaut kas ir. Krāsā ir īstā, bet... Krāsa ir īsto. Bet nekad man liekas, ka nav nekas kur. Tu jau zini veikalos šitie. Nu, Tur jau sirmo vajadzēja, tas jau nošķīd. Tas 2-diennieki racējs. Mēs viegliši arī. Zini, ka tas ir bijis kaut kādai roksprādzītei. Huj, man jau nosil. Es tev novēlu veiksam. Tas nekas, ka kājas krustam, pirkst krustam. Bet malāc, tu redz, ir. Šodien iet labāk nekā no rīt. Tu pēc pirmā žetonu jūs mani nolādējāt, jau vakar paskatījis, kā tas suņš žetonu, es tev izraku no rīka, malāc uz do virsu. Nu, varbūt jāpapēt, bet viegliši. Tas ir bijis kaut kāda apdarīt. Es domāju, tāds sūdnis kaut kāds. Nu, neko, labi. Bet nu, kaut kāds zaudams izmaz. Es tev novēlu, lai ne signālu zem spoles, mans draugs. Es saprotu tevi. Jo mums ir pāris stundi jāparok un tev uzreiz uz ļotē nelaiž. Barčiks blaks, dulli rakar roka, pilsa šmurģak, tie tik dzer un noteikti met korķiši. Bet bija signāls, mums atkal viens, jā, šitā kaut kā 1 eiriks, draugi. Kas tā nekaiš, muzons, cilvēki, izklaidējās. Mēs roku, mums atkal eiriks, laikam, jā? Jā, paskatās, cik vecs viņš. Kur ir šitā? Paskatās, cik ilgi gaidīs. Pagaidi, jāieslēdz gaisam. Mēs te ap 2 roki. Reku Mareks uz ceļiem. Bet izrādās, ka reku mūsu meitenes sēž mājā roku mums. Meitenes tusē. Mēs tik roku jāsarok, lai viņas ilgāk var tur tusēties. Labi, dodam virs. Tie ir lielie nosūcēji. Mums liekas, ka mēs kaut ko atrod. Nevar tev redzēt. Mums liekas, ka mēs kaut ko atrod, bet viņas ātri viss pazaudē. Labi. Ja kas, es vēl neko nav atradis. Šite bišķi gaisam spīd. Bišķi gaišāks. Ieslēgs vēl mūsējo, bet te pat gultiņi ir bijusi. Pavilkt uz leju, noteikti kāds somiņš stāvējusi. Un mums kaut kas te diezgan augsts tonīts. Nu būs kāds kapiķis vai
Reku šite te. Ha! 10 eiro centi. Roku un tās kapeikas, bet man liekas kaut kas interesantāks tā trāpījies beidzot. Kaut kāds smukums, draugi. Nezinu, vai jūs redz tagad šitai tumsā. Kas tā beidzot ir? Nē, kaut kāds smukums, reku. Puspujas ir. Kaut kāda. Tā būs sudrums mums. Nē, tas lapiņas var būt sudra, bet augš nevar. Parasti kaut kāda Pandoras roksprādēja šitāds. Zini, liek virsū. Tas ir sūds. Sūds, labi. Mareks teica, tas ir sūds. Esi kurzemnieks, es saku, tas ir smukums, viņš ir vidzemnieks, jā? Jā. Tas ir sūds. Ejam pie šito traku, viņš saka Auskars atkal. Ir? Ir atvēries vaļā. Briļukiem. Auskariņš, nu kā tu viņus lasi? Man esiet šit... Jā, tas tev jāpamērc, aiztaisīt ciet, te kaut kur provē jābūt. Un kas tur ir? Liec apakaļ savus iesmaiz. Auskariņš, super. Pāris kilometrus mēs ir nogājuši, reko to trako puiku. Cik pietupien, es nezinu, viņš teica, viņam ir smukums. Ko? Korķi te ir daudz. Kan tikpat labi kā korķis tā būs. Apstājies, iedzers limonātu līdz. Nāc šurp ātri. Met zemē to detektoru. Vā, aizmet projām. Reku tur mētēs Lieskalo jūra un rāda, ko tu izrakt. Mazāk abatiņā ir iekšā, jā? Neredzēs. Nāc tuvāk. Esi smuku uz akmeņu. Makšķienīgi kaut kā. Neizņem ārā, es neredzu, vai no tā brilla aizsir. Nu kas tas ir? Gredzentiši. Parādi tur rokā. Tev lika? Pats seva? Nē. Nu? Viņam ir smukums, teica. Smukums no tukums. Oi, johaidī, kas pa Auskars. Par otru pusi. Nav Auskars. Ir, reku kājiņa, viss kāja. Tur ir auss pat nopujas, sasies, pat kāja palika uz apakšu. Ar ausī? Jā. Nu, atkal tev veicās uz briļukiem. Nu, vecais, tad jādzer limonādu tagad. Tev ir smukuma vairāk no tukuma nekā man. Ko? Kas man bija šitas šodien bija, kas vēl bija? Vēl tev bija kaut kas. Tas sūds. Tas tur zelta krāsā. Tas sūds. Mētējās detektors. Man, jā. Nu, neko, mēs atnācu tur, ak, diez. Iedzers limpam. Pasakā, korķiem mēs nomētāji sadurstīs visu. Sadurstīs? Labi. Padzeramies un maucam apakaļ. Nu tā. Ej, tu nost, nu vecais. Tev var kaut kas rakstīts. Un ko es teicu par to iekšējo apaļo maliņu? Jā. Pa 20 eiro. Bet ir riņķīts. Kur bija te patam, jā? Kaut kur bija, jā. Ej, tu nost. Blaķis atpakaļ. Bet smukai saka rakstīts kaut kas ķīnieši, kaut kāds hieroglifu. Jā. Mums bļauva kopā, ne? Jā. Jānoliek tas frekvences. Nu super, apsveic tev. Apsveic. Nu es kaut ko atradu, nāc skaties. To tu taču nevar, tādu tu nevar iedomāties pat, ko es atradu. Signāls bija afigenijs. Skaties, ko izcēli. Ej, tu nost man autoparkam. Ritīgākais, skaties. Internacionāli. Ej, tu nost. Lidot tagad. Tos ritīgs jau. Es vismaz tiksi beidzot. Autoparkā. Nu tā, mēs beidz nost. Ej, tas smukis bija salicis, tas jau karmančiks jau. Mans pēdējais izgājiens šitai pludmalē, paldies Spānijas pludmalē, paldies Marekam. Mareks pēc pusstundu laikam lido mājās, jau spēja vēl uz taks, jā. Man ir 21,7 eiro. Kaut kāds smukums, kaut kāds vēl kapiķi, kaut kāds vēl... Sūdus, kaut kādas saracis. Jā, kaut kāds žetons, ko man bija. Kaut kāds angls. Šitāds. Bet nu galvas... Smukumus esi redzējis vispār? Tas jau ir šeibinieks. Šitais vislabākais autoparkā būs Internacionāli. Airbus, ej tu nost. Visam lampiņam, es domāju, ka viņam tos lampiņas ir deguši, reku te ieliek bateriju. To mēs mājā.
Jā, tas ir ritīgais, dārgais. Nu, un kas tev tur Tur ir? ir smuku. Nu, gredzens, jā, tas ir labais. Tāds te pat blakus veikalā tirgoja pa pirmo zortu. Kas tas ir? Nezinu, kaut kas ir. Kāds rīcis ir makšķerēja kaut tautskatam. Ej, tu nosdivs viens eiriks. Pa 3 dienām es būs sakaplējis, to mēs pēc tam saskaitīs kopā. Man stāv Auskars, jau man. viesnīca. Auskar tevi? Es atkuši tas te? To tur. Jā. Nu, neko. Davai saskait, lai es varu uzfilmēt tev. Ko tad? Man nav, man 8 gadi. 8? Tas tāpēc, ka to mazo spolīt. 2, 4, 5, 6, Ej, tu noskriš lēni skaiti. Nu, vēl tā man šitāds kāds. Šitāds kaut kāds kak. 9. Vēl jau smukāk. 9. 5. Mums. Nu, 10 apmēram. Īsti nav. 9. 9. Nu tad redz, tur jāvicina nevis ieiet, jāskatās jūrā un uz kuģiem. Izlās kaut vienu smukumu tādu, kā man. Nu, man nav, man ir rāvēs leidzēt. Es jau te viss izmet ārā, taču murģi šitie ārā. Airbus ir viss, mans lido rīt mājās, tu šodien. Bet iedevu pirmīt rokā paturēt. Paņēmis un kaut kas atšakrējis. Nav, viņš jau tu tāds sapujuši jau iedevu jau. Vāp, ka tumšs neredz tavu seju, ka tu melo. Davai, satiekamies pie visiem atradumiem. Tur nekā nav, tur ir kā vienmēr. Pa biškam no viss. Davai, Marek, satiekamies nākošajā racienā, jā, bet mēs ar manim satiksies un skatīsies, kas tur visi sanāca pa tam 3 dienām. Nu ko, draugi, paldies visiem, kas noskatījās līdz galam video. Viss 3, 2 agrie rīt un vakars. Šitais bija tāds akūts skrējiens uz Spāniju, tāpēc, kad uzdāvināja sieviņai dzimšanas dienas dāvanu, pasauļoties Spānijā un paķert to D vitamīnu. Bet, kā jūs zinu, man mēlā ķēvu līdz, un es bez tās nekur. Kā arī man bija tāda ašie čomi, kuriem padeva ziņu, un tie teica, mēs arī laižam. Raciens bija tāds, kāds viņš ir, jūs redz. Airbus, tas ir labais atradums. Autoparks, autiņi. 1, 2, 3, 4 rītīgie kaut kādi, es nezinu, tie citplanētieši līdz kaut kādam formulam. Suņu medaļons, bez to nekur. Šmurģak es izmetu ārā turpat uz vietu, lai man nebūtu jāvērt, jo te jau bija svars jau kopā, bet bija rāvējs lēdzēja un vēl visāds kāks. Kāpēciņas jūs redz, ir visāds. Opaļā, šitas ir eirocents, ja? Jo, 10 eirocenti jāliek klāt. Vot, sajaucam un visu skaiti. Tā. Kas man te no tām svešajām kapējām? Angļu pounds, tādu es nebiju redzējis. Viens anglis pazaudējis. Kaut kāds šitāds, tad ir rorinti, porinti. Vēl šitā kaut kāda interesanta nauda. Vai tik tā nav bijusi spāņu nauda pirms eirikiem. Bet šitais interesants. Varētu būt, kas sudrabiši viegliši, bet kas te virsū? Jūriņi nodeldējos. Bet kaut kas ir bijis virsū, nevar saprast, kaut kas te šī pusē arī. Bet, labi skanēja tā, kas sudrabs. Ērika, draugi, 3 dienās, Ērika. Mēs pat 3 diezgan normāli tur sakasījuši būs pat tam 3 dienām. Bet manā kontā ieripoja Ērika, man ierikoja 45,3. 45 eiro un 30 centi. Hejā, krājam nākšam ceļojumam. Un smukum. Interesanti, es nezinu, es skatās tās YouTube un visur, kur viņi tur rok tos gredzens. Draugi, nu jau mēs norak, Mareks, putekļu sūcējs, vispār lopā, vispār uz ceļiem līt, tur nepaspēja piecelties un akal. Es jau tur šķiroju uz devus, es šķiroju, es nelasīju tam buņģiņam attaisamos, jo es jau iepgaumētos, bet uz tiem varbūt arī zelts, bet nevienam. Pirmā dienā gredzens, es jums video nepaspēju parādīt, tajā ātrumā filmē, bet es izraku gredzens pie ūdeni. Es no sākuma domāju, kaut kādu ņirža veika riņas, bet kaut kādiem ķīniešu hieroglifiem virsū, bīžuks, tēmu. Turpat blakus ir tie kioskiņi. Var nopirkt tādu zeltu gredzenu lielu ar akmeņiem, bez provas, bižotēriju. 15-20 eiro vajadzēja uzfilmēt, un tādiem noteikti YouTuber scenārists noteikti lielas, bet lai parāda provis pirms bitīt matos, nav, vai nav īstā pludmala, meklēsim citu pludmalu nākšais, bet kaut kas jau bija, redz, šitāds, es uz sām domāju kaut kādu buļļa rāgu iztaisnoju, interesants Auskars,
Tā kā kauls, ņemam ciet. Lapiņi, šitādi maziņi lapiņi. Varbūt, ka sudrabiši, es nezinu, bet Devs viņu noķēra. Šitāds kakuts, tā kā Pandoras roksprādzēja, redz? Smukulīts īstenībā, bet tā kājiņa pūs nost, tas ir krāsainais un šitas var būt krāsainais, tāpēc nepūs tik ātri. Labi, kā Mareks teica, sūds, vidzemē saka sūds, šitādi pie ūdeni izcēla. Es domāju, nu būs briļuk, āka bižuks, gan jau kā no kādiem pupturiem. Šitas bija pēdējā dienā vakarā, kādam bēniņam nokrits. Pārplīsis bija pie sprādzītes. Nu labi, bet skanēja, paņēma pie smukumiem. Un tad šitādi, šitie te, ko es varu pateikt, šitais ir sudrabišs, tam ir provi iekšā. To es zinu. Šitais arī sudrabišs, jo viņš skan tā kā sudrabišs, bet nu tagad jau tās bižutērijas arī tāds, kas skan kā sudrabišs, krās kā sudrabiņam, bet nav. Provu nav, bet nu liks pie sudrabiņiem, jo sudrabišs šitāds zilgans paliek. Un tad šito pie palmu pirmā dienā, nu gāja vispār haļau, bet viegliši. Viegliši, un viņam ir iekšā kaut kas tur bija rakstīts, tā, paņem savus lielos pirkstus nost, kur ir iekšā, DNG, nu, alumīnija gredzenā jau nerakstīt šitādi iekšā, ne? Nu, varbūt viņš ir plānišs, sudrabišs un mazišs, man uz mazo pirkstiņu nemaz neiet, Pank, nevar trāpīt iekšā. Tā, draugi rakeri, ko es varu pateikt? Ko lai es pasaku vēl, Nu, inčīgi nosauļojās, atpūtās, pa dienu staigāja entos kilometrus, visiem bija kundzīts līdz, interesanti, jautru kompānija. Mēs jau sarunāja, ka mēs atkārtos. Šoreiz es nezinu, vai nu laidīs uz Spāniju, varbūt uz Itāliju, varbūt aizbrauks pa kluso uz Turciju. Cerams, ka cietumā neieliks. Es varu ieteikt tiem, kam patīk krakt un gribas uz ārzemēm braukt krakt, droši, draugi, brauc roku. Jo es ieliku kausu mazā čemodāniņā, izgāju visu cauri vienos vārtos, nemaz netaisīju vaļā. Ātrais tāds arī akūtais brauciens uz Spāniju, uzdāvina sievai dāvanu, paķer līdz detektoru, viss guļ mierīgi, sieva priecīgi un tev arī kaut kāds labums saraks Eiriks. Pēdējais, ko es gribēju jums parādīt, paskatās, airbrush, es taču viņu atnesu mājās, viņam viss podziņi te izrādās, paskatās. Un darbojās. Īstenībā man liekas, ka viņam vēl ir jābrauka, bet tas priekšies litenis ir nodils. Nevis ir bijis griezies. Nezinu. O visam skaņām, bet autoparks man ne... Kurš vēl ir ļoteni izracis. Nav ko tur gāri lielīties, gāri stāstīt. 3 izgājieni, 2 bija no rīta un 1 vakarā. Kā tā bez scenārija. Nezinu, kur te YouTuberi tos zelta gredzenes ņem ārā, bet te ir realitāte, kā viņš ir, pa 3 rokā grib uz ceļiem, ap putekļu sūcei, un kā nav tas rīžīgs. Teikšu visiem liels paldies, komentējam, liekam mīkšīt uz augšu, padalāmies ar video un satiekamies jau nākušajā video. Čau visiem!